Sagatavojieties jaukai anahatas aktivizācijai, balansēšanai, iekārtojieties ērti, atrodiet ērtāko pozīciju, lai ieiet meditatīvā stāvoklī un sāciet elpot, lai noskaņotos mieram, lai palaistu visus prāta stāvokļus, lai atvērtu sevi tīrībai, gaišumam, jaunām iespējām. Ar katru ieelpu sajūtiet, kā pieplūst cerība, iespēja transformācijai, un ar katru izelpu laidiet prom visu to lieko, kas krājies, stresus, nepatīkamas sajūtas, bažas. Un lēnā garā caur savu tīro elpu vizualizējiet acu priekšā skaistu kristāla piramīdu, kas ir diezgan liela, tik liela, ka tajā jūs varat ieiet. Aplūkojiet to no visām pusēm. Tā ir spoža, mirdzoša, ārkārtīgi grezna, vilinoša. Un jūs sperat soli uz priekšu, ieiet šajā piramīdā, un tai pa vidu jūs redzat tādu kā sofu vai matraci atpūtai, un virs tā pašā augšā piramīdas centrā no griestiem uz leju raugās kvarca kristāla veidojums, kas ir ļoti skaists, mirdzošs, laistās visās varavīkstas krāsās. Taču jūs šobrīd noskaņojaties atpūtai, jūs noskaņojaties tam, lai savu sirds čakru sakārtot un attīrīt no visa liekā. Apgulieties pa vidu un sajūtiet, kā lēnītēm no apakšas jūs sāk sildīt patīkama, rozīga gaisma. Tā ir spoža, maiga, bet vienlaikus arī spēcīga. Un tiklīdz jūs sajūtat, kā no apakšas šī gaisma sāk sasniegt jūsu ķermeni, jūs ieraugāt, ka epicentrs ir jūsu anahatā. Jūs ieraugāt, ka šī gaisma, kas nāk no apakšas, sāk jūsos radīt patīkamus pārmaiņu procesus. Sajūtiet, kā sāk vibrēt un pulsēt anahata, un kā no tās sāk aiziet viss tas, kas sevi ir izdzīvojis. Seni aizvainojumi, varbūt kādas naida dzirkstes. Sajūtiet, kā atlaižās greizsirdība. Sajūtiet, ka varat šobrīd atlaist sajūtas par to, ka jums bail kādu pazaudēt, vai sajūtu, ka jūs nevienam neesat vajadzīgi. Visas šīs bailes sadeg un transformējas šajā lilīgajā, spožajā enerģijas spodnē. Turpiniet gulēt un vērot, kā sirds čakra turpina vibrēt un tīrīties, balansēties, un kā no tās aiziet viss liekais. Šeit palēnām sāk rasties pieņemšana un pateicība.
visas depresīvas sajūtas atkāpjas, skumjas kļūst pavisam blāvas, un jūsu sirds čakra sāk vibrēt un kustēties daudz dzīvāk, daudz drošāk un pārliecinošāk. Un tad kādā brīdī jūs jutīsiet, ka šī te lilā spodne, tas prožektors, kas jūs tīrīja no apakšas, sāk palikt arvien blāvāks, arvien vājāks, līdz izzūd pavisam. Un tajā brīdī jūs sajūtat augšējā kvarca spēku, kas pēkšņi sirds rajonā sāk raidīt mierinošu, ārkārtīgi spēcīgu un ļoti, ļoti patīkamu zaļu enerģijas vilni. Tas laistās dažādos zaļās krāsas toņos. Jūs te saskatāt gan atblāzmas no smaragda zaļā, gan sūnu zaļā, gan salāta zaļā. Un visa šī gaisma, gluži kā no disko bumbas, izgaismo jūsu sirds čakru visās tās stūrīšos. Sajūtiet, ka tā sāk pulsēt arvien vienmērīgāk, arvien drošāk, arvien pārliecinošāk un veselīgāk, un jūsu sirds lēnā garā atverās, gluži kā zieda pumpuriņš. Tā atverās, lai saņemtu pēc iespējas vairāk šīs zaļās gaismas, kas atraisa jūsu dabisko spēju just līdzi, pateikties, priecāties, pieņemt otru bez ierunām. Sajūtiet, kā šajā punktā atmostas beznosacījuma mīlestība gan attiecībās ar savu mīļoto, gan attiecībās ar saviem bērniem un vecākiem, gan attiecībās ar svešiem cilvēkiem. Šeit rodas līdzi jušana, šeit rodas mīlums, šeit rodas iespēja sadarboties, miedarboties, ļaut otram būt tādam, kāds viņš ir. Sajūtiet, ka šeit nav nozīmes nekām, ne sociālajam statusam, ne vecumam, ne ādas krāsai, ne naudas daudzumam. Nozīme ir tikai cilvēcīgumam. Nozīme ir sirds gaismai, kas raisa smaidu, uzticēšanos, prieku, kas padara šo pasauli brīnišķīgu, kas padara šo pasauli cerīgu, un pats svarīgākais, kas padara jūs pašas par ļoti skaistām un brīnišķīgām sievietēm, kuru sirds siltums un mirdzums jūtams un redzams pa gabalu. Ļaujiet piepildīties ar šo zaļo gaismu līdz ar maliņām, un jo vairāk jūs pildāties, jo vairāk jūs varēsiet raidīt mīlestību uz ārpusi, jo vairāk jūs varēsiet dalīties, jo vairāk jūs varēsiet priecāties, iedvesmoties. Sajūtiet, kā iekšpus jūsu krūtīm rodas pats svarīgākais, kas šajā dzīvē ir iespējams, un tā ir mīlestība. Un kad būsiet pietiekami sapildījušās, kad
sirds rajonā jutīsiet siltu, mieru, maiglu, harmoniju. Aizsūtiet mīlestību katrai savai šūniņai, katrai savai ķermeņa daļiņai. Pasakiet sev lielu paldies par šo lielisko darbu, ko šodien esat savā un visas cilvēces labā padarījušas. Un lēnā garā atgriezieties savā ikdienā, sajūtot savu fizisko ķermeni, sajūtot vidi, kas jums ir apkārt.